Tā kolēģi viena balss ar roku par, 47 sistēmā par, 9 pret ir atbalstīts. Un tā kā mēs esam savējuši vairāk nekā pusotru stundu, un vēlreiz atvainojoties darbiniekiem, kurš šeit gājas. Viņš algu maksā. Viņš atvainojās. 15 minūšu pārtraukumu un atgriežamies šeit 18:30. Tiem darbiniekiem, ko viņš tur visu laiku atvainojās, viņiem maksā algas. Turklāt šitiem ir lielās, tur 4-5 tūkstoši, citiem 6 tūkstoši eiro algas. Nu, mēs nemaz te tik ilgi nesēžam. Ja mēs sākām 12, tagad ir 6. Mēs esam 6 stundas pastrādājuši. Principā vieglu darbu, sēžot vienkārši spaidot pogas un runājoties. Ja, principā izklaide tā ir, kur mums vēl piemaksā. Sanāk, ka viņi te tēlo, ka nezinu, kā tagad pārstrādājās. Tagad, ja mēs būtu sākuši 9, tad cik tagad būtu 3 dienā? Ja? Tagad būtu pa 3 dienā tagad būtu vēl 2 stundas līdz pilnai darba dienas laika. Tad būtu tikai pilna viena darba diena, tāda, kāda ir Latvijā lielākai daļai cilvēku. Nu, citiem pat vairāk, vēl tur 8-7 sākās darbs. Ja? Te sūdzās par to, ka mēs tagad navadzīņas 6 stundiņas esam aizsēdējušies it kā, lai gan patiesībā 6 stundas tas nav nekas, es saprastu, tur 12, 15, ja? Tad to varētu saukt par kaut kādu nogurdinošu garu sēdi. Šeit nekas tāds nav. Te sūdzās, ka 6 stundiņas tagad viņiem jāsēž ir, principā, no kad tad vēl, un šis notiek tikai 2 reizes mēnesī. Un šī tik intensīvi, es pieļauju viņiem, šī ir liela, intensīvākā darba diena, kāda ir. Tāpēc pilnīgi noteikti turpināsim vēl izteikties par jautājumiem, diskutēt un tā tālāk, lai, ne jau lai speciāli šis ievelkās, bet lai katrs jautājums būtu izrunāts un lai var redzēt, kas katram galvās darās. Te jau arī uz noguruma fona, tie, kas nav pieraduši, viņi sāk jau te nervozi palikt, sāk kaut kādas te reka izmest jau visādas replikas. Var ļoti labi redzēt arī vēlētāji, kas katram galvās darās. Tāpēc turpināsim, protams, katrs jautājums jāizrunā, jāizdiskutē. Ja kādam šis ir pa grūtu, tad nevajag kandidēt, nevajag iet vēlēšanas piedalīties un kandidēt un iekļūt domē, ja tas ir pa grūtu. Te nekas grūts nav, absolūti. Vieglākais darbs pasaulē, es teiktu, salīdzinot uz citiem, uz 99% darba, ja? Šīs sēdes konkrēti. Labi, tur darbs ar dokumentiem kaut kas tur bišķiņ, jo tāpat tās, tā lasīšana uz kompija jāstrādā. Šis ir ļoti viegls, relaksēts darbs, par ko mums opozīcijai maksā 1200 eiro mēnesī, kas es uzskatu jau ir pa daudz, pa minimālu algu vajadzētu likt strādāt. Un šitiem koalīcijai, izņemot 6 apdalītos, tie maksā sākot 4, 5, 6, 7 un pat 8000 eiro mēnesī. Un tāpat arī maksā tiem visiem nodaļu vadītājiem, departamentu direktoriem arī lielās 5, 6, 7 tūkstošu algas, tāpēc nevajag viņiem iekrīt katru mēnesi kontiņā, nekas nav jāsaspringst ne pa kādiem izdzīvošanām, jā, tā kā te pavisam cita kāsta tā ir. Tā kā tā, labi, tā 15 minūtes pārtraukums, uztaisīsim arī te pauzīt. Ja jau tad jau līdz galam nočīsim arī pēdējo daļu, droši vien arī nofilmēsim. Es tagad bišķiņ, lai jūs atpūšaties, tagad tiekamies pēc 15-20 minūtēm, tāpēc mums vēl daudz jautājumu un svarīgi. Ar Sikspārņu mājām būs labs šovs droši vien, jo tur vajprāts 1,5 miljonu iegrūduši kaut kādā Sikspārņu programmā un kas tur vēl bija kaut kādi daži jautājumi. Tā kā tā, labi, tiekamies pēc 15 minūtēm. Tie, kas pirmo reizi skatās, pievienojoties šim te profilam, lai nenogulētu kaut ko, bet tiekamies vēl šodien. Ja jau mēs te visu dienu filmējam, nofilmēsim arī noslēdzošo daļu. Tiem, kas būs, ja kāds būs, kas no rīta līdz, no rīta, kāds tur rīts 12. mēs sākām darbu. Tas vispār, tas būtu jāierosina, ka šīs sēdes jāsakot uz 9. Tad arī būs normāls darba laiks, nevis paši sāk 12. un tagad es sūdzās kaut, ka nevar nosēdēt ārprāt 6 stundiņas pasēdējuši, 3 pārtraukumi ir bijuši. Pa vidu vēl ārkārtas sēde ir bijusi. Ļoti normāls darbs. Tā kā tā, labi, maz pauzīti 15 minūtes.